is your name, Tony? Nedēļa, kā Frederiks saka. Nedēļa ir pagājusi, draugi. Ļoti ceram, ka jūs esat salgojušies pēc mums. 0,02% no dzīves. Procenti no dzīves. Jubilējas pasākums 40. epizode. Grozi kā gribi, jau 40 reizes mēs tiekamies. Kā jau kļūst par tradīciju, jubilējas reizēs mēs mēģinām podcastu padarīt īpašāku. Bet visīpaši ieroči mums ir izšauti, mēs atgriežamies pie jau tukšām čaulītēm, kā saka, pie izšautām patronām. Dāmas un kungi, mums ir viesis studijā. Nekad neuzminēsiet cilvēks, kurš nekad nav bijis un jau atkal viņš ir pie mums. Dāmas un kungi, nekādu radniecisko saišu vai koruptīvo schēmu. Cilvēks ar aizraujošākajiem stāstiem, parasti tie ir 3. Jā, dāmas un kunga, Justīne Ciruls. Cirulā, atvainojos. Justīne Kitija vai Kintija? Kitija, Cirulā. Vētrainā poses pat dzirdu, kā skan pie ekrāna. Pēteris aplaudē pēc tam klausoties ierakstu. Labvakar, Sveiki, labdien, Justīne. labvakar. Kāpēc Kitija? Kas tas ir? Ko tu nodarīsi tiem vecākiem, ka viņi tomēr... Vai viņi tā kā ielika vārdu Justīna, saprata, ka nav labi un mēģināja labot kļūdu, tā kā doieliksim Kitija, bet tas bija vēl sliktāk. Un... Es īstenībā neesmu noskaidrojis līdz galam. Nē, es neesmu saviem vecākiem. Bet es kaut kā atceros stāstu, ka tētim bija bija čigānieta ar vārdu Kitija, un viņa ļoti patika, tāpēc man otrs vārds ir Kitija. Bet man šķiet, ka man šis ir jāprecizē, jo es visiem turpinu to stāstīt, bet varbūt, ka tas nav diezgan atklāsi stāstījums ģimenē. Tas nav nemaz pareizi. Savukārt. Savai sievai tā pateiks, ka davai iedodam otru vārdu Kitija, kāpēc da man ir čigānieta baigi patīk. Talsos. Patika, jā, tals čigānieta. Nu, protams, pēc tam, kad tava māte uzzināja par to čigānieta, es domāju, patika. Jā, pēc tam jau vairs tā čigānietas nebija. Tāpēc Justīna ir pirmais vārds un Kitija ir otrais. Jā, Justīna tā kā māmiņa izdomāja, ka vajag. Par Justīnu atbildes zinu skaidri, to izdomāja mamma. Un tas ir vārds no filmas 3 minūšu lidojums. Nopietni? Es tev stāstīšu. Viena no Pētera mīļākajām, man liekas, viņš ir pat piedalījies. Es esmu dalībnieks, tā ir mana filma vispār. Jā, tur galvenā aktrise ir Astrīda Kairiša, un viņa tajā filmā spēlē Justīnu. Manai mammai tā kā mīļākā aktrise. Tā kaut kā es jūtu, ka pilnīgi liktenis tevi ir vedis un atvedis uz Rēzekni un atvedis līdz Pētera ģimenei kaut kādā veidā. Šis nevarēja būt nejauši. Pirmo reizi ir sakritība, bet, ja 2 reizes, tad tā jau ir likuma sakarība. Vienam patika Kitija, otram patika Justs. Beigās sanāca Justīna Kitija. Piedod Pēterim, viņš nezin, ko runā. Forši tev, paldies Justīna, ka ieradies. Cik saprotu, šodien tev ir, izņemot tavu pamatdarbu, tev ir vēl kaut kāds voluntiera darbs, ja freelancera darbs. Man gribās pēdējo nodarbošanos. Mēs uzzinājām, ka Justīna piedalījās jauniešu sajietā festivālā klubiņš Aglonā ar nosaukumu 2x2. Tas liecināja par swingera klātbūtni. Bet kā izrādījās, ka nē. Swingers. Jā, Justīna pastāstīs sīkāk. Jā, Justīna pastāstīs sīkāk. Tas noteikti nav swingeru apvienība. Es esmu brīvprātīgais nometnē 2x2 ar nosaukumu Steiga, kas šogad norisinās Aglonā, un tas ir jauniešu seminārs no 18 līdz 30 gadu vecumam, kur principā jauniešu vēlu paliek par tādiem. Līdz 30. Jā, paspēj. Mēs vēl varējām iet principā šogad. Nē, ja tu ej kā brīvprātīgais, tad principā tev nav vecuma ierobežojuma. Jo, ja tu esi dalībnieks, tad tev ir jāievēro tas vecums, bet principā, jā, ja jūs gribat iet kā brīvprātīgais, piekalpot, tad vecumam nav nozīmes. Nē, es jau varētu iet kā dalībnieks. Tu varētu, jā. Es vēl varētu, jā. Tu jau tikai kā piekalpotājs. Jā. Mēs tevi pārtraucām, jā. Lūk, un tad es tur darbojos. Darbojamies mēs jau pirms. Šī nav tā kā vienīgā nedēļa, tas jau bija pirms pusgada. Manuprāt, mēs sākām ar visādām reklāmiņām un komunikācijām, un tad tagad beidzot ir pienācis tas brīdis, kad šī nometne ir sākusies. Un jaunieši ir sabraukuši uz Aglonu un dzīvo tavā skolā. Aldi,
Aglonas katoļi. Jā, sapratu, paldies par bildēm, jā. Paldies arī par paskaidrojumu zem bildes, jo bildi no tāda rakursa tik šauri uz filmus, un es noteikti nevarēju atpazīt, ka tā ir mana skola. 1 gadu gan man bija gods tur mācīties, bet paldies Justīnai, uzsita man, kā saka, uzvējoja atmiņu, bet skatos, ka vismaz pēc šaurās bildes atrestaurēts ir nenormāli kruti, un cik saprotu, iekšpusē arī viss ir saremontēta. Jā, viņi gribās aizbraukt. Šobrīd ir pabeigšanas statusā. Tur no tās parādes puses jau ir gatavs, bet pagalms vēl tur ir ar būvgružiem un iekšā vēl mazliet smaržo pēc betona, bet es domāju, ka drīz būs gatavs. Nezinu, vai tās leģendārās izlietnes vēl tur ir. Tas jau kopīgi. Un labi, ka smaržo pēc būvgružiem, nevis pēc kaut kā skābena. Kojo ēka ir arī atjaunota? Viņi ir atjaunota, jā. Es vēl neiegāju, bet es varbūt atgādinu, lūdzu, tās bija izlietnes rindā. Jā, ok, es paskatīšos. Tu paskaties, jā, tur, ka ieej, tur pie vienas sienas ir tāda garāka rinda, pie otras drusku īsāka rinda. Sakarā to, ka pie otras ir vēl arī plus, kā saka, troņi porcelāna salikti. Jā, obligāti ieej. Paldies tev par šo stāstu. Es ceru, ka šis nebija viens no 3 stāstiem. Mēs, kā saka, tā tikai iepazīstinām. Jā, lai cilvēki vairāk tevi sajūt, kas tu esi par cilvēku. Es godīgi sakot, visādas leģendas klīst par tevi, visādas, kā runas, un ne tās labākās, kas saka, lai cilvēki ka benzīntankos saņem samaksu. Jā, par nakts darbu, jā. Es, starp citu, kad jūs runājāt iepriekšējā podkāstā par šo notikumu, kā Pēteris man maksāja honorāru, es vispār nevienā brīdī nebiju iedomājusies, ka es taču esmu pārstāvis. Tad, kad tu to pateici iepriekšējā podkāstā, tikai tad man aizgāja līdz manām smadzenītēm, ka es esmu viņu pārstāvis, viņu tirdzniecības. Bet tu taču iebļāvies, es neesmu tāda, ne? Nebija? Vai es kaut ko jaucu? Vai tas nebija ar tevi? Tā bija cita reize. Es noliecu galvu un pieņēmu naudiņu. Jā, Justīna, vai kaut kādā veidā tavu dzīvesveidu un tavu darbu ietekmē jaunais alkohola apgrozības likums? Tas ir tikko sācies, ka tas vēl nav secināts par agru. Pēters, vēl jau nav ko secināt. Veselais saprāts, tā man ierunājās manī veselais saprāts. Īstenībā, jā. Es domāju, ja mēs Jankam paprasītu, Janka izjuta to pilnīgi uzreiz pirmajā dienā. Man liekas, viņš jau to neizjūt vairākus gadus, jo viņš nav pirktspējīgs oficiālos veikalos iepirkties. Arī tad drīzāk, ka tā, tur ir paralēlās tad jautājums pie tevis. Jā, es godīgi sakot, vēl nevaru īsti spriest, ir tikai, man liekas, 3. diena. Rītdien būs 3. diena. Tas ir šodien, rītdien. Tas sanāk, tavu rutīnu tas neietekmē, jā? Pagaidām nē, bet es vēl īsti neesmu. Tev nedēļai uz priekšu paņemts jau, kā saka. Tā kā, arī, teiksim, Rezeknē bija pilsētas svētki, tāpēc es īpaši nevaru spriest par to tā kā noietu alkoholu. Bet es dzirdēju, ka mazākos veikaliņos ir jau tā kā bijuši, kad cenšas caur noliktavu dabūt vai vienkārši nezinu, ka ir šis jaunais likums. Bet pagaidām ļoti traku stāstu vēl nav. Bet ir kaut kā pamatots ierobežojums. Lai samazinātu alkohola patēriņu Latvijā. Žigi jāpaklausās. Man Toms atsūtīja Žiģa komentāru uz šito. Vai viņš nemāk komentēt? Viņš visu laiku ar tiem parazītu lamu vārdiem pa vidu. Es ļoti mokoši klausos 10 minūtes. Fuj, apnicis jau. Nē, lamu vārdi tas tā, bet kā viņš to, man patīk tas teatrālisms, kādā viņš to es ne par lamu vārdiem. Es par to, ka nevar izlobīt domu, kur viņš grib pateikt 5 minūtes. Viņš laiku vai neko, jā, un paskaties, kā saka šitais te, un pa vidu lamu vārdu, un viņš laiku runā dzemdē, un es neko nevaru saprast, ko viņš grib pateikt. Viņš uz kuru pusi... Mans stils, kas arī 20 minūtes runāja, lai pateiktu. Bet tev ir montieris toties labs, jā, viņam nav montieri. Kaut gan Zigi, ja tu dzirdi, es tevi samontēšu. To, ko 10 minūtes runā, es tev minūtē vienā salikšu. Jā, bet viņam būs jāfilmē ļoti daudz visādas video, lai būtu ar ko aizpildīt telpu. Tā viņš vienu lielu iefilmē, lūdzu, saņemiet. Jā, bet nē, viņu, man liekas, mīl tieši viņa stila dēļ. Tie, kas viņu mīl, tie, kas viņu skatās un klausās tautas. Es pat neteikšu, ka bauriem. Kurā sakritības rezultātā ir tikai nejauši sakritības rezultātā. Tiem, es domāju, patīk tas stils, kā viņš runā. Katram jau tam savs klausītājs, savs skaties. Tāpat kā es nezinu, vai drīkst vispār aizskart tādus tēmas vai nē. Tiktu, kur tu skaties, ir tas Livdāns. Man liekas, uzvārds viņam ir Raivis. Music kā?
Music Raiča, viņš ir Raivis Livdāns. Raivis Livdāns, Music Raiča, jā. Man viņš regulāri lec ārā kaut kā klausos. Es nezinu to viņa stāstu, nezinu, cik viņam kas un kā. Bet tur principā nav tā, ka viņam dzirdes nebūtu. Mums tikko Grandāns izlaica TikTokā. Atvērām TikToku, pirmais ir Grandāns. Jubilejā kaut kādā. Jāpiekoriģē. Viņam ir viena problēma, tas, ka viņam nepareiz nostādīta elpa. Nepareizes rezonators viņš grabina. Mi amore, espresso macchiato, 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 por favore, espresso macchiato, corneo, mi amore. Tas ir tāds, es nezinu, ar labu vokālo pedagogu, un viņš pēc kaut kādiem mēnešiem, nezinu. Mēs kā reiz nesen spriedām ar 3-6 viņš vienkārši dziedātu, kā, neteikšu, ka tur baigi mega, bet vienīgais tad viņš vairs nebūtu tik interesants, man liekas, tagad. Bet es ne par ko tos neatdotu, tos vienkāršos rītus mūsējos, bet es ne par ko. Tagad viņš ir interesants ar to, kā viņš to dara. Pieaugušie cilvēki, viņš ir plānprātīgs, tas ir acīm redzami, viņš nav pilns rūlis. Nē, man liekas, ka nē, jo tā kā viņš runā kaut ko, viņš taču nav, nemaz taču normāli. Tā jau ilgi stāv te plauktā, tā jau ilgi atpušas, tā jau ilgi gaida tādus brīžus. Pagaidām no malas viņš nekad sen nav dzirdējis, ka tas ir bišku pat izlikā, viņš to dara. Beidziet muļķoties. Redzams, ka viņš izlojās. Vai nu speciāli, vai nespeciāli, bet tas ir tīzli, ko viņš dara. Kas tas tāds ir? Kāpēc? Nē, tas ir viss tikai nelpas, kā tu elpo, kā tu runā. Kā tu dzīvo, rezonatoru un viss. Jā, varbūt reizrēķini, nezinu, daudz. Es par to saku, es nezinu, viņam ir kaut kādas fiziski vai mentāli defekti, bet ja viņam ar to viss ir kārtībā, es tur neredzu iemeslu, kāpēc viņam ļoti īsā laikā. Mēģināt padziedāt, un varbūt tev likās, ka sanāca, pēc tam saprati, ka nesanāk. Tad tu esi adekvāts cilvēks, bet kad tu jau gadiem un entiem klipiem un tev komentāri praktiski visi ir heitīgi, praktiski. Jā, es vienkārši neesmu lasījis komentārus, nezinu. Man Māris Launīgs atsūtīja. Man tieši likās, ka viņa atbalsta, tāpēc viņš arī tā baigi mučīgi, man tā likās. Ir arī atbalstītāji. Bet, tie tādi arī, kad drīz ar ironiju atbalsta. Malācis turpini. Cits saka, mans kaķis savāca mantas, izbrauc no dzīvokļā. Es īstenībā varu pastāstīt stāstiņu par šo puisi. Mēs ar vienu draudzeni nejauši vai jauši pamanījām, ka viņš TikTokā ieraksta apsveikumus. Un tu tā kā vari... Jā, to man met katru dienu ārā. Tu šo apsveikumu vari nopirkt. Jā, cik maksā 20 eirīši. Un mēs ar vienu draudzenīti, citai draudzenītei pasūtījām šo te apsveikumu. Apsveikums maksā 25 eiro. 25 jau. Viņam ir sava mājaslapa, tā kā, kad tu uzraksti viņam tur TikTokā par to apsveikumu, viņš tev atbild ar linku, kur tu ieej, tā kā pasūti to dziesmu, pat ieraksti tekstu, kuru viņš nolasa. Pilnībā, ko tu uzraksti, to arī viņš nolasa, vispār neizmainot nevienu vārdu. Un tad... Pēteris saņem, kur tev tur nesaprātīgs cilvēks, lūdzu. Viņam tas viss ir uztaisīts normālā. Take me up, I'll be gone in a day or... Es tiešām nomiru 30 reizes, kur es atrodos. Jēzi. Un tu vari izvēlēties, vai viņš šo te ieliek savā TikTok profilā un publisko, vai tu vienkārši šo video saņem WhatsAppā, un tad tu dari ar viņu, ko gribi. Tas ir reāli pēc ļoti labas biznesa stratēģijas izklausās. Jau nezinu, cik ir pieprasījums. Otrs, Stjauba pēc, jo duetu Sandru arī ņēma ļoti bieži. Nē, skaidrs, ka Stjauba, bet ja viņu pašu tas apmierina, ka Stjauba pēc ņem. Par to ir runa, ka viņš pats saprot, ka tas ir Stjobs, un attiecīgi viņš nemaz neceņš. Var preparēt atkal 100 reizes. Ir izlīši, kuri sāk saprast savu fišku un izloties vēl vairāk. Viņi sāk vēl bišku pietēlot. Ja? Starp citu, es šito gribēju teikt, jo, ja tu attīsi, es neapgalvoju, ka tā ir, bet ja tu attīsi pašu pirmo gabalu, varbūt viņš centās vēl tāpēc, ka, pirmais gabals un tā, viņš tajā pirmajā, es nesaku, ka viņš dziedāja labi, bet salīdzinoši viņš dziedāja labāk nekā pēdējā, ko es dzirdēju. Skaidrs. Viņš ir
pasaulē ir daudz skaidra. mazāk to piebraucienu un tam līdzīgi visu tādu. Par duetu Sandra arī smējās visu laiku. BB brokastīs gandrīz nebija BB brokastīs, ja nepiemina duets Sandra. Nu, reāli izņirds, friku ansambels bija. Duets. Tā kā vēl bija dzīva pati Sandra. Un viņi sāka pietēlot, viņi sāka palikt par tādiem kā klauniem, kurus aicina klaunības pēc. Mums ir duets Sandra bija, večerinkā kaut kādā. Bet viņi arī ieslēdza to frikismu. Redzi, friku cirks ir aizliegts jau vairāk kā 100 gadi. Agrāk tur visādi kroplīši gāja tur ar 2 galvām. Es atkal tur lieku klāt nedaudz. Tādi sakropļot cilvēki, viņi izrādījās cirku, lai par viņiem smējās, aplaudē un maksā naudu. To aizliedza likumu kaut kad pirms 100 gadiem apmēram. Frīku cirks. Un tagad tas tādos brīvprātības principiem daudzi tādi izlieni, kuri sākt izloties, par viņiem smējās. Niša brīva ar likumu aizliegts, niša brīva. Jā, un... labi, šos tā neuzskatīsit, ka tā ir. Jā, bet, viņš haipu noķēra, tik daudz viņš saprot. Un tālāk viņš uz to sāk klaunādi taisīt. Un tas savā ziņā ir nožēlojami. Tā ir. Tā kā Bombzīts, viņš jau samierinājis savu likteni, viņam tikai visus nekaunumus, viņš ir pārkāpis un tālāk tikai prasīt naudu. Saproti? Tas nav pozitīvais. Man tikai, labi, jā, ok. Bet starp citu vēl par Music Raiča, neskaitot to, ka viņš tiktu kā dzieda vēl, tu katru dienu vari noklausīties kādu aforismu vai dienas uzmundrinošu sakāmo. Jā, viņam ir kaut kāds, čau, šodien ir pirmdiena ir grūta diena. Un tad tur saka, es nevaru būt bauts. Jā, frikisms vairo frikismu. Ar to mēs arī apsveicam. Mēs atgriežamies pie alu zīmējumiem. Smailīgi. Tā ir. Bet arī pozitīvismu. Es ar pozitīvismu. Reizeknē bija pilsētas svētki un es sestdien atgriezos no Radu Sajieta, par kur arī mums nedaudz būs ar Justīni stāsts, jo mēs kopā piedalījāmies, tur dziedājām, gleznojām, piedalījāmies konkursos, visādos interesantos, vadītāji bija interesanti. Nu, lūk, un atbraucām uz Reizekni vakarā, ap 10:30, un nobraucu gar festivālu parku, kur notika lielais tautas sajiets, skatuve, gaismas, skaņa, un uzstājās leģendārā grupā Credo. Tu gaidīji Jumprava? Nē, Credo. Es citāju, gan iekļietos Jumprava. Jā, bet Aldi, es braucu gar to festivālu parku, tu apmēram zini to geogrāfiju, kā tur brauc. Jā. Es atvēru logus, lai varētu paklausīties, kas tur notiek. Un iedomājies, ko es izdzirdēju. Es gribēju teikt Jumpravu, bet nē, bet tikpat tīzli, tikpat netīri dzied arī Credo. Vienkārši, es nesaprotu, kas notiek. Kāpēc? Viņi vai nu veci ir, vai viņi dzied uz atsienies, vai nu viņi vienkārši vairs nesaprot, vai nedzird. Kāpēc viņi dzied šķībi? Viņi dziedā dziesmu un šķībi viņi dziedā, reāli šķībi. Kas ar mani ne tā? Es nesaprotu. Justīna, lūdzu. Mēs arī braucot no Radiņu salidojumā ar Dāvi piebraucām, bet mēs gan iegājām parkā un mēs bijām atbraukuši tieši pirms uzstājās Credo, tā kā mums bija tā kā viņu uznāciens. Un bija tik briesmīga skaņa. Es ar savu nemuzikālo dzirdēju, ka bija vienkārši šausmīgi. Un mēs ar Dāvi skatījāmies. Labi, tur grupa nav vainīga. Nē, pagaidām varam iedalīt. Skaņa tā ir cita laža, ok? Tas neatsver Credo lažu, saproti? Jā, arī šķībi dziedā, reāli šķībi tā. Vēl redzi, kas ir, ja tev monitoros kaut kā slikti saregulē, un viņi jau nelieto ausu monitorus, visādi var būt. Kāpēc mums jāšķietina? Ja cilvēki par 1000 atbrauc uzstāties zem leģendas? Nē, Credo vispār nedārgi. Credo var dabūt, starp citu, par ļoti abrīnām demokrātiskām cenām. Viņus var dabūt kaut kādiem kultūras namiem. Man liekas, viņi nedārgi. Viņi braukā tur uz Lubānas pusi un pievādas pilnus, man liekas, Meirānos. Viņi tur ik pa laikam uzstājas. Tur vienmēr ir pilns klubs un visu. Un cik es es personīgi neklāt biju, neredzēju, nedzirdēju. Bet tā no it kā zinātājiem es sapratu, ka tur nezināju par štuka bija. Štuka gan jau bija, bet. Nedārgi visās nozīmēs, jā, pareizi saki. Jā, nedārgi. Nē, bet tāpat laikā viņi tur tās savas 4-5 stūres nograbina, nospēlē un cepurnost. Tu vienmēr attaisno kaut kādus frikus. Nē, es negluži attaisnoju, vienkārši grūti pateikt. Nesaka, es pats nedzirdēju visu. Tur Jumprava atsūtīja vidziku, jā, tur labi, tur dzirdams. Credo, cik es esmu dzirdējis, es viņus esmu dzirdējis reizi dzīvē, 2 reizes labi, jā. Bija labi, bet man arī dzirda nav tik laba, kā tev arī pieļauju. Tur nevajag dzirdīt.
Pat Vitols sadzirdēja. Tā bija cita reize. Pirms VF kultūras pilī koncerta Vitols pazīst to menedžeri Dāvi, kas rīkoja tūri jubilējas. Un dienu iepriekš, pirms lielā koncerta VFā, bija mēģinājums. Viņi kā vidusskolas ansamblis kaut ko mēģina un nekas nesanāk un skan šķībi greizi. Varbūt Vitols pārspīlē. Baigi jocīgi, jo viņi tā, aktīvi koncertējoša grupa ir. Viņi nav tā, ka viņi sanāk reizi gadā kopā. Viņi ir Guntars Lintiņš, bundzinieks ar lielo burtu. Armands Alksnis, ģitārists arī. Vien brīdi atzīsts lielākais. Kur vairs krutāku. Jā. Labi, tur galvenais lieta. Tas agrāk padomju laikos. Viņam tagad ir kaut kāds ģitāra kurss izgājis. Reklāmu viņa redzēja. Sauksim tos pa kaučeriem, jā. Man māsa arī tajā stadijā, ka viņa tagad uz numeroloģijas kursiem staigā. Tas arī atsevišķa tēma ir. Katrs nonāk tam vecumā, kad jau tu sāc ar numeroloģiju aizrauties un paredzēt nākotni. Bet aizstāvot numeroloģiju, izskaitļoja caur tiem cipariem, numuriem, izskaitļoja par manu raksturojumu. Es esmu vēdismā, kosmosā, visumā, mūžīgumā. Es esmu visvecākais no visiem, kurus viņi pazīst. Loģiski, jā. Tev nav grūti trāpīt tavā ego. Nē, vārds sakot, es to zināju. Kāpēc man tik grūti ir? Tā ka šajā jautājumā es numeroloģijai noticēju. Tur visiem runā kā ar sīkajiem, kuri neko nesaprot, tev kaitina vienkārši. Tā kā skolotājs ar bērniem. Vairs pat runāt negribās brīžiem, Jā, dosim Justīnai vārdu. Jā. Yes. Sveiki, darbie klausītāji! Es iestarpināšu par Jumpravu. Jumpravu uzstājas Varakļānu pilsētas svētkos. Jā, starp citu. Manas dzimtās pilsētas svētkos un pieļauju, ka būs ļoti labi. Kā tas maina to lažu, ka viņi vēl ar vienu uzstājās šajā dzīvē? Tā atbrauc uz Varakļānu dzirdēs, iespējams būs ļoti labi. Iespējams. Ziniet, kas es nezinu, es nevaru tā cilvēki apsolīt, būs labi, atbrauks un kaut kurā vietā nolažos, viņam tad visi sūtīs heitu, ko tu taču solī. Apsolī, noreklamē. Nenormāli forši. Jā, nenormāli. Man ir stāsts, tu nebiji uz Robiju Viljamsu. Es nebiju, man starp citu, viņš ir viens no, kurš man patīk māksliniekiem. Es labprāt, kur varu kādu viņa dziesmu nodziedu. Bija man doma, ka man vajag iet. Pēc lielā koncerta kaut kā man sāka likties, ka man lielie pasākumi man vispār laikam baigi nepatīk baudīt, būlīt to visu. Bet te kaut kādā brīdī es domāju, laikam tomēr būtu jāiziet, kad es vēl būs iespēja. Tik tulos. Un biļešu vairs nebija. Kaut kur jau noteikti pa kaktiem varētu salsīt, bet es domāju, noteikti tā ir zīme un atmet ar roku. Atbildi uz šo jautājumu neietekmē šo stāstu. Vitols bija uz Robiju Viljamsu, un viņš kaut kā biļetes dabūja par velti, viņam uzdāvināja. Es nezinu, kas, kāpēc un kādā veidā. Jā. Man Vitols ik pa laikam uzzvanīja video zvanā un tā kā reportāžas veidā ar paceltu telefonu rādīja sižetus no Robija Viljama. Skaņa bija, kā vienmēr, sliktā dēļ tā, ka caur telefonu un ka zonas švaka, pa cik liela cilvēka koncentrācija un attiecīgi tad zonas un interneti ir palēlināti un strādā slikti. Un tāds baigi tādi trokšņaini, tāds izbļāvieni. Kaut ko var saprast, bet nevar saprast. Reizes 2-3 viņš man tā zvanīja. Un pēdējā zvanā, kad viņš man zvanīja, es biju jau pie datora. Un datorā es atradu failus, kuriem nav īsti nosaukumu, kur ir tā kā noslēpti nedaudz, aprakti. Agrāk video kasetes bija bez nosaukumiem, tagad tie ir faili, kurus uzreiz tā nevar ieraudzīt, atrast. Uzliku video filmiņu, kur vīrietis un sievieti rūpējas par cilvēces neiznīkšanu, sapratu domu. Un tajā video formātā, kur mani tā kā redz pa visu ekrānu telefona, es rādīju visiem tiem simtiem cilvēku, kas stāvēja aiz Vitolda. Es rādīju garantiju, ka cilvēki neiznīks. Vitols pacēlis telefonu gaisā. Tie, kas atnāca baudīt Robiju Viljamsu, izbaudīja vēl arī šo. Es vienā brīdī redzu panikā Vitolda roka. Tur bija profesionāļi, video bija profesionāļi vai profesionāļi, jā, tur, kur neaprecās beigās.
Jo profesionāļi parasti ir profesionāļi. Viņi bez jūtām strādā. Nu, lūk. Jā. Nu, tas redzu, Vitāls paniski tā roku aizsedza kameru, lai visu telefonu apķēra. Cilvēkam panika. Tas lielais ups. Visi domā, Vitāls skatās porņiku un pēdējais filmā Robiju Viljamsu. Viņš tik garlaicīgs koncerts. Apķēra telefonu ar abām rokām, lai izslēdza tiešraidi. Un tad viņam aiz muguras 100 cilvēku. Satnāks 41. epizodē. Šis ir labs pranks. Šis ir ļoti labs pranks. Jā, šis ir ļoti labs. Es nezinu, kurā brīdī Vitāls apķērās. Ja? Es nesapratu. Kā es nesapratu, sapratu, bet es izkrāšņoju dažiem 100 cilvēku koncertu. Jā. Koncertu. Jau tā pieņemsim, ka ļoti labu koncertu. Man ir ko teikt, man apnika šie koncerti, Bauri, viņi tik rutīniski ir. Tur vairs nav robežas starp kādu lauku šlāgeru muzikantu ar sintezatoru statīva. Neteikšu krāsu. Pats sasmējos. Statīva. Jā, statīva krāsa, nesauksim. Es vairs biju sarkans statīvs. Es vairs neredzu to starpību, jau tas tik rutīniski. Visi profesionāli muzikanti spēlē perfekti un labi, izņemot dažus vietējos leģendas. Jā. Visur viss skanējums ir labs, izpildījums ir labs, dziedātājs arī gana labs, pat cik stāsts un profesionalitāte viss piemīt. Tas, man liekas, paliek tik neinteresanti, tik neekskluzīvi un tik nesvētiski, ka es teiksim pusgadu... Es gribēju tikko teikt, jo arī viss tas kļūst baigi pieejams tagad. Pieejams un vienāds. Tur to kaseti, nezinu, izdaldēto dabūju, tu klausies. Kaut kur tu kaut kādā vispār apbrīnojamā veidā, ja tu tiki uz kādu koncertu ārprāts. Jā, es nezinu, es tajā gan neliku, bet cik ir dzirdēti tie stāsti, kur cilvēki stāsta ārprāts, mēs tur tajā gadā kaut kā tās biļetes, kaut ko tur pārdevām, lai kaut ko tur, es nezinu, bez mazliet tur kaut ko tur apmānījām, kaut ko tur lai vienkārši tiktu uz kaut kādu, es nezinu, tur koncertu un vienkārši paši būdami pūlī, tur visi kaifoja. Un arī agrāk tā skaņa bija sūdīgāka, lielo ekrānu nebija. Un pat tad cilvēki arī tālu brauca uz Čehiju, uz Vāciju. Jā. Viss kaut kur. Jā. Un tagad tas baigi rutinizējies, palicis par parastu balli apmēram. Un skanējums, es saku vienās, vai Timberlakes vai Robijs Viljams. Atšķirība tikai starp to, ka tur Timberlakes vai Robijs Viljams. Citādi skanējums ir vienādi labs, tas krāšņums vienādi labs. Visi gana labs, jā. Biļetes dārgas, un tu tai pūlī tēlo, ka tev viss patīk. Mielaus ļoti labi izteicās. Viņš pat, nekritizēja šausmīgi. Viņš izteica savas domas, un visi metās Mielavam virsū. Kas tu esi un kas ir Robijs Viljams? Pagaidām, viņš par to lamāšanos laikam, jā? Viņš kopumā, ka garlaicīgi 40 minūtes pagāja, neviens pazīstamas dziesmas, viena varbūt bija. Kad dzied labi, skaņa laba, viss labi, bet man te tā kā kaut kā garlaicīgi. Bet viņš to teica no sirds, viņš neteica, ka viņš ir nūģis. Viņš to teica objektīvi diezgan. Tā varētu būt. Tu stāvi par tiem 80 eiro tajā lielajā pūlī, un ko tu tur baudi pa lielam? Ko tu tur esi neredzējis vai nedzirdējis? Viss tas jau tāds izdrāsts, tāds, apnicis jau, man tā liekas. Es neesmu bijis nevienā tajā koncertā, man jau viņi ir apnikuši. Par to runā. Nē, Pēter, pirms tā pateikt, jāaiziet, to pašam jāsaprot, vai tas ir tavs, netavs. Iespējams, tevi aizrautu. Tas ir vēl ņem vērā, ka tur cilvēki, labi, neteikšu visu, liela daļa, piemēram, ir simpātiski ierēbuši, jau drusku vēl cits skatījums ir, vai tas skaidro. Bet, nē, tas tā, saproti, tur arī vēl jāsaprot tas, ka, Pēter, tas ir ļoti daudz saistīts ar mūziku, jā. Bet cilvēks, kam patīk mūzika, bet viņš ar viņu nav saistīts dzīvē, var teikt nekā, tik cik viņš kaut kur klausās viņu radio vai vēl kaut kur, tas ir notikums. Es pieļauju, ka tas ir notikums. Tāpēc, ka, protams, ja tu tur pats uzstājies, pirmkārt jau skatuves ir pats paēdis diezgan. Labi, mēs nerunājam, protams, lielā skatuves, bet tu pat uz lielām esi ļoti bijis, uz tādām salīdzinot, uz Latvijas lielajām, teiksim, uz Latvijas. Ogres skatu. Jā, uz nosacīt lielajā, jo festivāli tas jau savā ziņā tā ir lielās skatuves, jā. Tu vispār savādāk jau uz to skaties, jā. Tur kaut kādi skaņotāji, skatuvi licēji, jā, kas ir tavs dēls, kur braukās, ka es domāju, tur arī visādi zvaigznes atskatījās, es domāju, viņam kaut kā tur 6. 7. koncerts,
Viņš sēdēja un jau skatījās, no kura gala viņš sāks novākt to skatu. Viņam ar tas vairs nepārsteidza neko. Viņš jau zina pat tehniski, kāds viss ir uzbūvēts, kurā brīdī kas ko. Ja? Jāsaka, cilvēki, kas no tā nav tik, viņiem ir tas magic moments. Es par to arī saku, ka magic sāk mazināties, ka jau ekskluzivitāte sāk zust, un tas ies mazumā katru gadu. Tas ir tev. Es, piemēram, saku, es būtu labprāt bijis aizgājis. Vienkārši, bet es nezinu, uz lielu koncertu, varbūt bet man arī nesakrīt tas, ka es baigi nevarēju tur atvērties. Saku, man otrā dienā bija jādzied. Man jau balss bija nokauta pa 2 dienām. Un man baigi bija jāsaudzējas. Un bija gabali, kurus gribēju dzirdēt līdz tā kā visu, bet es sapratu, ka es nedrīkstu baigi. Jā, bet cik jābūt priekam stāvēt, klausīties dziedātāju lielā pūlī, lielā troksnī? Cik jābūt lielam, es nezinu, kam? Nav. Te atkal es atkal uzskatu, ka te ir tā enerģijas apmaiņa, jo atbrauc tāds mākslinieks tik liels, jā, teiksim, viņš izstaro savādāk nekā. Pilnīgi var redzēt, ka viņš atbrauc nopelnīt naudu. Neko viņš tur neizstaro, beidz. Nē, es nepiekrīšu. Timberlake paskaties, ka viņš visu laiku liek dziedāt klausītājiem. Viņš laik mikrofonu vicina zāles virzienā, auditorijas. Nē, bet piemēram, tajā pašā lielajā koncertā, ja, tur piesim ļoti, ļoti daudz dziedātāju. Ja. Piesim iznāk tur viens dziedātājs, man vispār neko neskatījos. Tas pats Busulis iznāk, man pilnīgi, sajūta to, kā tā cita sajūta. Viņš iznāk, tur iznāk, piemēram, tur vēl kaut kāds tas, jā, tur lielais. Es nesaku, ka nav vajadzīgi tie koncerti, bet viņi iet tajā nekvalitātē uz leju, saprot? Viņi paliek vienādi. Viņi paliek daudz. Nē, redzi, kas ir, tāpēc, ka, jā, šeit es piekrītu, bet šeit ir arī tā kā savā veidā, tā kā attaisnums, īsti neattaisnums. Piesim Timberlakes un, salīdzēs Timberlakes un, Busulis, šis Robbie Williams, jā, piemēram. Es gribēju teikt Krakops. Līdzīga ranga, vienīgais labi, viens ir pasaules, viens ir Anglijā, ja, tur māsters visu. Viņi brauc uz Latviju, viņiem ir raiders. Viņiem kaut kāds maksimālais raiders, ko Latvijā vispār var izpildīt. Ja. Brauks viens un brauks otrs, abi paprasīs maksimumu, ko var izpildīt Latvijā. Protams, viņiem uzkraus vienu un to pašu, neko vairāk jau vai mazāk viņi nevar uzkraut. Viņiem paprasa to, tas ir maksimums, ko tu vari šova ziņā uzkraut. Un tālāk jau ir no tevis paša. Piesim, vai tev būs līdz kaut kāda dejotāja? Tā kā stāst ideālo pasauli, bet ir tā kā ir vienāda skatu, vienāda ekrāna un dziedātājs bišķi atšķirās ar tembru, ar repertuāru. Jā, bet ja tu aizbrauksi šeit uz viņa koncertu, aizbrauksi Anglijā uz viņa koncertu, kur ir daudz citas iespējas, citi tie mērogi, tu būsi šokā, tu būsi wow. Domāju, ka tur jau tas šovs viss. Tu domā? Skato, viss ir. Es neesmu redzējis video visās, kur šovi tur tādi, ka es vienkārši pēc tam nakti nevaru aizmigt. Tu video nevari uztvert. Nē, nav svarīgi, Aldi. Es paprasīju Justīnai par Timberlake koncertu. Aldi, nerunā kā Bauris, mēs runājam tā kā profesionāli, teiksim, dekorācija viedokļa, no grandiozā viedokļa, no noformē viedokļa un izpildītāja kvalitātes. Tālāk tās emocijas sajūtas, tas atstāja to Bauriem, tie, kas zāles vidū, aliņu rokās pa 12 eiro, jā, un ar vaipiem apkārt. Tās ir emocijas zāles vidū, ne bet tās festivāla vidū. Ne par to runā, par to, ko tu redzi vizuāli un audio zāli, jā, par to es tagad mēģinu spriest. Un tagad tādu Tas taču ir beidz par šo, piesim, šitā āri angļu tā dziedātāja. And the sky for Adele. Viņa tur uzstādīja, viņa rekordoja, kurā uzstādīja, kur tas mega garākais, lielākais ekrāns. Attiecīgi tev kāda skaņa. Man jau telefonā, es video redzēju, kas ir telefonu filmēts, vai ir video, nezinu, kam. Jau likās grandiozi. Iedomājies, tur uz vietas būt. Tas bija tāds pirmais tik liels, teiksim, uztaisīts. Bet arī citur, taisa, piemēram, sakotajās pašās Amerikās. Es saprotu. Bet tagad tādu vairāk nav. Tagad, principā, visur nevar būt skaņa skaņīgāka, būt par skaņu. Jā, grūtāk, protams, arī grūtāk pārsteigt. Es par to pēc pusstundas minēju, ka viss jau palicis apmēram vienāds. Vairs ekskluzivitātes, kā tādas nav. Nevar būt skaņa 10 reizes skaņīgāka par kaut kādu citu skaņu. Vidēji skaņa jau ir ļoti ideāli jau izaugusi. Viņa attīstīties vairs nav kur, lai tu vienkārši tur noģībtu no ekstāzes tajā festivālā. Vai kaut kurā vienā brīdī pēc kaut kādiem gadiem būs kaut kāda grupa, kas kaut ko tehniski, kādi tehniķi atklās, un pirmie, kas atnāks uzstāsies, un tad par to varam parunāt, jā. Visiem izdalīt austiņas, un viņi tur stāvēs un klusumā kaifos. Kaut ko, jā. Es zinu, ka tāds jau ir, jā. Nē, es saprotu, nav kur vairāk. Velosipēds ir izgudrots. Tālāk jau modifikācijas, upgrade un...
tā kā teica, ka telefons ir izgudrots arī, bet, redziet, tā ir līdz, kā mēs esam nonākuši. Bet šis, kas rokās mums tas nav telefons vairs, to tu saproti, jā, ka viņi ne tikai var zvanīt, arī gludināt. Jā, tā ir, zvanīšana tā ir mazākā funkcija. Tas ir apvienos gadgets vienā, jā, tāpēc par telefonu to saukt arī būtu diezgan tā viegliprātīgi. Tā Justīna gribēja. Es sēdis kaut kādas savas viedās tablets, vai Justīna parunātu? Es esmu vecākais no viedajiem. Tagad mēs visi jāpēdam laimes vitamīnu. Tā kā viss kārtībā. Nevienkārši Aldi man vēl jāskaidro. Viss kārtībā. Man ir normāli viss. Es esmu laimīgs, viss kārtībā. Jā, bet mēs pusstundas laikā nonākam pie viena tā paša, ka šie lieli koncerti jau tā ir rutīna. Ekskluzivitāte kā tāda viņa vairs nav. Ja tā skatuja par 10 metru platāka vai garāka, tas nav ekskluzīvi. Es nesapratu par es jaucu visu kopā. Ja skaņa jaudīgāk par 10 kW, tas arī nav ekskluzīvi. Saprot, tas ir tāda mērīšanās ar skatuvēm un skaņām. Es nesadzirdēju vienkārši, Pēteri. Bet no klausītāja bet es tikai saku elementāras lietas. Kā ekskluzīvi tas vairāk ļoti nav. Agrāk, kaut kādos 90. gadu vidū aizbraukt uz Čehiju uz Stinga koncertu, tas ir visai dzīvē. Tagad es biju Robijā Viljamsā, nofilmēju un, starp citu, Vitols atsūtīja man video, kur Robijs Viljams skrēja starp klausītājiem, starp faniem, kā tas saucas, kur tā roku atsitieni, kā tie saucas. Jā, fanzo, jā. High five. Tot 5, jā, un Vitols kā reiz metru no Vitoldam pieskārās pats Robijs Viljams sportā drēbēs, tas nepārāk liela auguma, un patiesībā rupšs tēviņš, viņš visu laiku lamājas. Priekš kam? Vitolda nemazgā lūdzu rokas. Jā, kamēr sadiks Justīna un paspiedīs roku, pēc tam arī mazgāties. Okay, tagad es ņemu mikrofonu. Kas tev mēnesi nemazgāties? Tas nav ierasta lieta. Okay, es jums gribu par Timberlake'u pastāstīt. Es pieņemu, ka jūs... Piemet vēl malku uguns, kurā Nē, šis būs vairāk kā es viņam. Es visu pateicu. Tas būs kā viņam. Man vairs nav ko teikt. Var man lūdzu savu mikrofonu? Izslēdz Pēteri, pastāstīt. Tur vajag ar bomi. Nē, es nerunāšu par sajūtām un visu pārējo, bet es gribētu viņu mazliet attaisnot par skandālu, ka viņš vairāk lika dziedāt publikai, ka viņš tā kā izskatījās saguris. Man ir ko teikt. Labi, pabeidz. Justinam Timberlake'am nesen atklāja laimes slimību, par ko viņš paziņoja 31. jūlijā. Laima slimību. Atgādināšu, ka tā ir bakteriāla slimība, ko dažreiz izraisa ērču kodums. Lūk, un tad viņš beidzot ir paziņojis, šo diagnozi viņš slēpa, un tas arī principā bija tas, kas ietekmēja viņa tos koncertus, ka viņš ļoti daudz paļāvās uz publiku, tā kā viņam nebija spēka. Parādījās daudz memčiku, kā Timberlakes ļoti haltūrē, kā visu laiku nodzied frāzi un liek stāv publikai. Jā, es tāpēc Justīnai arī prasīju, vai tā arī bija, ka viņš tur... Un tas tāds vairāk heita moments arī. Noliek mikrofonu un aiziet uz pusstundu. Nē, Tallinas koncertā viss bija ok. Tā kā bija tie brīži, kad dziedāja publika, bet tas bija ļoti samērīgi ar to, cik dziedāja viņš un vispār nevarēja pajust. Iedarējās. Jā, bet citos koncertos, protams, es neticu, ka bija tā, ka cilvēki griezās un gāja projām, jo parasti lielo koncertu beigās ir tas pūlis, kurš jau sāk iet projām, tīri, lai tiktu līdz mašīnai. Tu tur biji, tev nav jātic, tu to redzēji savām acīm. Nē, Tallinā negāja. Jā, tāpēc tas varētu būt heits drīzāk. Pēc Tallinas arī nebija šis skandāls, tas bija pēc, man liekas, Parīzes. Skandāli vispār nav. Muldu kaut ko. Tik tā kā izplata kaut kādas ziņas par Timberlake, sliktas. Jā, man liekas, tas bija vairāk tāds sociāls stāsts. Tas nebija tāds kā pasaules kaut kāds. Ievīrusējās, aizgāja ķēdītē. Jā, man liekas, bija kaut kādi pāristie tādi heita video, kurus pārējie paķēra, bet nevis heita dēļ paķēra prikola pēc. Tā kā es neesmu bijis pie, tur bija kaut kādi 50 tiktokeri, viņš ar mūžā nav bijis nevienā koncertā, bet viņš vienkārši paķēra jau forša tēma, un viss, ne viņš tur pats, ne viņam heits, neko, viņš vienkārši joka pēc, kā prikola pēc taisīja video, ko visi, protams, pieskaitīja pie heita. Pa manas sajūtas tās šajā jautājumā. Es tagad skatos TikTokā video, kā skatos ar vienu aci. Mielaus sēž šortos ar lielu vēderu, melenes šķiro un kaut ko stāsta un runā. Jā, stāsta. Kā viņš nolaidies līdz parasta cilvēka statusiņam. Es atceros, man ar viņu bija pasākums Raiņa parkā Reizeknē. Viņš bija ļoti modernās drēbēs, ļoti kaut kādās brendīgās tajā laikā. Tāds izskatījās no vīlītes un ļoti augstprātīgi runāja. Viņam nepatika smarža tajā telpā, pelējuma lauku tāda. Un tagad tāds vecs vīrs sēž pie melenēm, kaut ko šķiros, sver, kaut ko runā. Kā cilvēki mainās. Zigmārs Liepiņš arī tomātus tāda draugiem dala ražu.
Jā, jūs zināt, kāda man tomāta šogad sanāca. Nē, es zinātu, cik zeme ir apaļa. Jā, vakar tu esi augstumos, sprēgā zīmējies, kas tu tāds esi, rīt tu jau ar tomātiem un melenēm. Esi normāls. Jā, bet viņam ir tāpat pieņemsim, ja mēs visi ar laiku nonāksim līdz tomātiem, bet, protams, patīkamāk, ja tu ēdot tos sagrieztos tomātus ar sālīti un krēmu, tev ir ko atcerēties par savu dzīvi, ka tu izdarīsi kaut kādus. Tev ir bijuši ļoti lieli notikumi tavā dzīvē. Es gribu paziņot, ka es gribu siltumnīcu. Man tūlīt 30. Nē, šito lūdzu mājās, šo strīdu, šo konfliktu mums šeit nevajag. To mājās lūdzu izrunājiet. Tas nebija strīds, es gribēju klausītājiem paziņot to, ka es esmu gatava audzēt tomātu. Vēlams vasarnīcai, vēlams pie ezera, tur, kur skaisti saulrieti un smuki migla paceļas. No, palmas. Principā varat nemest naudu, vienkārši nometiet zemes gabalu un ar mājiņu, ar siltumnīciņu. Un materiālus, jā, mājiņu iegaņā. Un Spānijā. Nē, Spānijā nevajag, man derēs Latvijā. Spānijā nevajag siltumnīcu. Tur, kur dillītes un lociņus var izaudzēt tomātiņus, zirnīšus. Spānijā attīvis labumu neaug, jā, tikai Latvijā. Jā. Forši, varbūt pie kāda stāsta, Justīna, ko saki? Jā, nu par Timberlake mēs pabeidzām. Es tā sapratu, ka mēs pabeidzām, jā, tur bija treka aizstāvošā runa, tur bija sātana adekvāts. Mēs pagājušajā nedēļā izrunājām arī svarīgu notikumu show biznesā un leģendu dzīvē, kā Ozzy Osbourns skaisti aizgāja, skaisti atvadījās un skaisti aizgāja. Tas bija tiešām ļoti tā vēsturiski, anāliski skaisti. Nu, lūk, pats galvenais, kā vedeklas vīrs mani aicināja uz to koncertu. Atsūtīja bukletu telefonā, ka Birgemenā būs šis koncerts. Un es kur te es atkal braukšu? Tāpat man būs viedoklis, varu braukt, nebraukt. Es tāpat zināšu, kā tur ir. Un es neaizbraucu uz šo Ozzy Osbourna atvadu koncertu, bet šis bija leģendārs koncerts. Varēja tikai pavelti tikt, vai? Kā lūdzu? Nē, pavelti nē, bet naudēnai nozīmē, ka ja tev ir liela vēlēšanās. Tur daži simti aizietu. Un daudz naudas. Nu, daži simti aizietu. Nu, tas jau nav daudz. Ne jau tūkstošos. Tas gan. Es dzirdēju, ka Birmingema ir diezgan krimināla pilsēta. Jā? Jā. Bet Pēterim esot vienalga, tāpēc... Nē, nopietni. Nē, saki, ka vienalga, jo Pēteris pat nesot tur var sajust. Cik tas viss ir. Labi, es sākšu savu stāstu. Man godīgi sakot... Mēs tāpēc vispār sanācām šodien, lai tu noklausītos tos 3 stāstus. Es godīgi sakot, vispār neesmu gatava, bet sāksim ar rubriku. Es neatceros, vai pagājušajā reizē. Tas kaut kas jauns, ka tu neesi gatava. Konkurss! Jā, konkurss! Ja kāds ir redzējis Pēteris šortos, atsūtiet lūdzu bildi. Ejiet diriģēt! Vai arī, reāli, Aldi, tu esi kādreiz redzējis? Nē, un kā viņš mani vienmēr noliek, kad es esmu šortos. Kaut ko pretīgāku, kā vīrietis šortos, vispār nevar iedomāties. Un vēl otrs konkurss ir, ja jūs redzat, kā Pēteris peld. Ja viņš peld šortos, tas ir vienkārši kombo. Nu, tur naudas balva. Jā, jautājums, vai viņš vispār prot peldēt. Pēteri, tu māki peldēt? Nu, iemetīsiet, redzēsim. Ar vēdaru uz augšu. Tas bija izaicinājums. Paliksim kā ja. Nebūs jap, būs ja. Jā? Jā. Jā. Labi, stāsts. Šis nebūs stāsts, tā būs rubrika. Un šī rubrika bija, kad bija pagājušajā epizodē, kad es nebiju, bet bija aiz iepriekšējā. Un šī rubrika saucas, ko ChatGPT saka par podcastu Oxymorons. Ir kaut kas mainījies? O jā, vai nu ChatGPT ir mainījies, vai nu Oxymorons ir mainījies. Drīzāk pirmais. Nu tā tad es pajautāju ChatGPT, lai viņš pastāsta man par podcastu Oxymorons, un viņš man atbildēja, ka viņam šķiet, ka es interesējos par latviešu podcastu Oxymorons, kuru vada Aldis un Pēteris. Satīriski, brīvi un ar humora devu. Šeit ir īsts pārskats. Un tad tur ir tā kā apraksts par pašu podcastu, par to, ka katru epizodi vada Aldis un Pēteris. Jūs runājat par dažādām tēmām, piemēram, interneta fenomeni, sociālās parādības, personīgā pieredze, un viss tas notiek satīriskā un brīvā gaisotnē. Tad viņš stāsta, ka epizodes, piemēram, epizodēs 37. un 38. jūs runājat par līgo svētkiem, atmiņām, strīmeru dzīvi, politiķiem, čīteriem un jebkādām biežām aktualitātēm. Humora tik daudz nav, cik Aldis smējās, tas visu izvelk glābj.
Tā arī nav. Un šeit īstenībā ir vesela rindkopa. Tātad viņš pastāstīja, par ko ir podkāsts. Tad viņš pastāsta, kur var meklēt podkāstu, kas ir YouTube, Spotify un Apple podkāsts. To es nezināju, bet Apple podkāsts, jā. Šos nezināju, mēs tur neliekam. Okay. Acīm redzot, viņš kaut kā saistīts ir ar Spotify. Iespējams, ka viņš automātiski kaut kā tur nolējās. Lūk, un tad trešā rindkopiņa stāsta par to, kāpēc vajadzētu klausīties oksimoronu. Kāpēc? Tas mums pašiem interesē. Tāpēc, ka tas ir humors un absurds. Daudz punktu daudz un klausītāju maz. Šis podkāsts ir ideāls, ja patīk absurda situāciju apspriešana ar ironisku pieeju. Tas ir oksimorons. Jā, tas ir oksimorons. Otrais punktiņš ir latviešu konteksts. Tēmas bieži saistītas ar vietējām aktualitātēm, kultūras notikumiem un sabiedriskām norisēm. Politika nav? Nē, paldies. Jocīgi. Nav bijusi, starp citu. Justīna mūs ļoti rāja par to, ka mēs ģeopolitiskajos spriedelējumos iegrimstam, jo Justīna ir gudrāka par mums 100 reizes. Viņai ausis svīst, kā mēs maldamies ģeopolitiskajos koridoros, tamdēļ var teikt zem lieguma ir šī tēma. Tāpēc... Kā tu maldies? Es man baigi vispār neizsakos, bet es tiešām neesmu... Tu par Ķīnu kaut kā Es vietējā pat neko nesaprotu. Nē, tu par Ķīnu izplūdi vienu reizi tā ļoti plaši. Jā, es klausījos ausis izplētis un aizvēris. Un aizvēris. Šeit es iebildīšu Pēterim, ka tas vispār nebija tas, ko es teicu. Tas pat tuvu nebija tas, ko es teicu. Es stāstīju par to, ka es šajā momentā palielīšos, ka es esmu ar oksimoronu no pašas pirmās epizodes. Tu nedarīsi konkursos piedalīties, tu visu zini. Bet arī pie reizes, ja drīkst iejaukties, tu neesi vienīgā. Es zinu vēl vienu cilvēku, kurš noklausījies pilnīgi visas epizodes. Es? Nē, Toms, bet viņš triecina tempā, viņš kaut kādu nepilnu mēnešu laikā pilnīgi visas. Darba jautājums. Viņš atrakstīja lepni paziņojuši, viņš saka, ja kādam ir nepieciešams jebkāds viedoklis vai kaut kāda informācija par podcastu, viņš saka, šobrīd es esmu eksperts, kas noklaus pilnīgi visas. Es starp citu vēl mēģināju sākt no jauna. Klausīties pirmo epizodi, bet es tiku līdz pusei un es vēl neesmu aizmirsusi, par ko jūs tur runājāt. Es nevaru atbildēt, ja jūs man tagad pajautāsiet, bet kad es klausos, tad es atceros. Tas kā seriālu skatīties triecienu skatienā, un pēc tam vēlreiz atkārtot skatīties. Normunds, kurais slavenais 3 reizes noskatījās Lost seriālu. Zini par seriālu Lost? Jā. Tur daudz sēriju ir nenormāli. Tur tie notikumi viens pēc otra un ļoti. Nenormāli garš. Viņš jau tur beigās Amsterdamā, man liekas, aizgāja. Nē, Amsterdamā beigās izrādās, ka viņi visi nomira. Pēteri! Tu neskatījies Lostu? Es vēl neesmu noskatījusies. Kā nomira? Ne jau, kad nomira gluži, jā? Viņi tur tā Nē. Pa vienam beidzās dzīvības. Mēs speciāli neklausījāmies vispār neko, ko cilvēki runā. Nē, es neesmu noskatījies, manu viedokli neņemt vērā. Var sakot, Normunds skatījās vairākas reizes atkārtoti šo seriālu. Tas arī. Un tā kā ar mūsu podkāstu ir, kas klausās pa vairākām reizēm. Bet labi, es pabeigšu Es pieļauju, ka manas māsas arī visas ir noklausījušās visas epizodes. Es pieļauju. Šeit gan es varu kļūdīties, varbūt iespējams. Jurģis tāpat gan jau visu noklausījies. Jurģis ar citu, apsveicāt ģimenē, kad bijāt salidojumā. Nē, mums bija 4. koncerts Rēzeknē, un tur visi Mārči bija, Jurģis bija, visi muzikanti un grupa Galaktika uzstājās. Tas bija Rēzeknes pilsētas svētku ietvarā, un tur bija ļoti daudz cilvēku. Visa Rēzekne beidzot ieraudzīja. Un kā šoferis, kas mums gaļu ved džamā, viņš Diānai Vaļera, viņš ved gaļu, un viņš Diānai saka, Видел твоего, играл на сцене с транзитом, группа Транзит. Tā kā mēs uzstājāmies visai pilsētai. Daudziem bija atklājums, ka es spēlēju mutes harmonikas un arī ģitāru. Nopietni? Nopietni. Un ar šo stāstu Pēteris gribēja teikt, ka Jurģis arī tur bija. Jā, Jurģis arī tur bija, spēlēja bungas. Un es piegāju pie skatuves malas starp dziesmām, tā kā traucēju strādāt cilvēkiem.
Tā Jorgi! Kādai grupai viņš spēlē? Arī tranzītam. Justīna zina. Tur kaut kādi 5-6 mākslinieki, klārnete, akordeons, bunga, basu spēlē Raimonda Arbidāna dēls, ļoti profesionāls. Viņš tagad konģā mācās Rīgā. Viņš ir labs basists, tiešām labs. Tad ģitāru Kristaps Višs spēlēja. Jā. Arī. Jā. Nu, var sakot, profesionāla komanda spēlē tās žīdu melodijas populārās. Kur Jā, akordeona tā sieviete, kā viņa arī no Rezeknes. Viņa kaut kā saucās arī, un visi šajā stilā visu tūri setu norāva. Un es starp dziesmām piegāju pie skatuves malas un bļauju: Jorgi! No, es Jurģi saku, ied uzspēlēt. Es gribu uzspēlēt vienu dziesmu. Viņš saka, nāc, lūdzu. Es saku, oi, nē. Pārdomāju. Reiz mana varonība aizgāja papēžos, vālītēs. Es pabeigšu savu sakāmu. Justīna grib vārdu. Par politiku. Iepšu par to, kā tas vispār nebija tas, ko es teicu Pēterim. Es Pēterim teicu par to, ka es braucot mašīnā un klausoties jūsu podcastu, visbiežāk aizpeldu tajos momentos, kad jūs runājat par politiku. Sāk miegs nākt pie stūres. Nē, miegs īsti nenāk, bet es tā kā ļoti brīvi klausos visas dzīves stāstus un visas tās sarunas, bet kad ir politika, tad man ir jākoncentrējas, un tad es tur aizskatos uz stārķiem ceļa malās un uz stopētājiem, kuriem... Googlēt visu, jā, ko mēs tur runājam. Kuriem starp citu es braucu garām. Man ir ļoti žēl šo cilvēku, bet es vairs neņemu stopētājus. Tā bija mācība. Jā, un tas liecina par tevi tikai to, ka tu mācies no savām kļūdām. Briedums, šoferis tāds jau ar stāžu. Drīz varēsi bērnu autobusus vadāt. Aiz deguna. Kā maniaks. Ar maniem smiekliem. bet man liekas, mazums ir par politiku. Pat neatceros, ka mums runājam. Pirms pagājušajā epizodē jūs nerunājāt par politiku. Jūs bijāt ļoti priecīgi un vispār nebija nekā apstrīdama, nekā negatīva, nekāda slikta viedokļa. Jūs bijāt ļoti... Redzi, Justīna, un ko tas atkal ienesusi mums te podkāstā? Kad ir bijis savādāk? Ir bijis kaut kas negatīvs kādreiz? Praktiski vienmēr, Pēteri, praktiski vienmēr. Nē, pagaidība. Patiesība nav negatīvisms. Lūk, un tad mēs pabeigsim mūsu rubriku ChatGPT, jo mēs vēl nepabeidzām. Mēs aizpildējām. Un trešais iemesls, kāpēc ir jāklausās podkāsts Oksimorons, tas ir tāpēc, ka šis podkāsts ir neformālā stilā, ir draudzīga un spontāna atmosfēra, kas uzrunā arī klausītājus, kuriem nav nepieciešama formāla struktūra. Viss. Un tad atkal klausīsies šo podkāstu un atkal sāks spēlēt. Mēs esam kaut kāds neformāļu podkāsts. Jā, mēs bijām Radu sajietā un piedalījāmies daudzos konkursos interesantos. Un es pats par sevi brīnījos. Agrāk mēs tā kā sadalās, mēs bijām cilvēki 50-60. Un tā kā sadalās cilvēki skatītājos un tie, kas izpilda ampelējas, ludziņas rāda vai kādi konkursi, tie, kas dalībnieki un skatītāji. Jā. Un es šat tad biju skatītāju rindās, šat tad arī izpildītāju rindās. Un es pats par sevi brīnījos, ka es no klausītāju rindām zinu, ka cilvēki izsauc visādus humorus, un visi sāk smieties apmēram. Saprot, ja? Tās kohmas izmet. Un es tā nekad agrāk nebiju darījis, un tagad es izmetu kohmas, un šat tad bija smieklīgi, šat tad pašam nelikās. Galvā vienmēr smieklīgāk izskatās. Jo Justīna arī šodien stāsts bija izstāstīja Justīna. Es strādāju par brīvprātīgo šajā nometnē, ja es Pēterim jau šodien pastāstīju. Bet es biju nometnē, un tā kā sanāk, es esmu atbildīga par video un fotogrāfijām, un tā kā man vajadzēja uzturēt dalībnieku uzmanību, kamēr atnāks fotogrāfs. Un es pajokoju, un neviens no 62 cilvēkiem nepasmējās. Nevar būt. Izšāva joku gaisā, un tad vajadzēja pateikt, ka tas ir joks, un tad nostrādāja. Lūk, un mēs spēlējām mēmo šovu, un man vajadzēja mums visiem izdalīt garšu. Justīte jūti, cik viesmīlīgi vispār tikko beidzās stāsts, atkal iemet pēc savu. Nē, pagaidām jau izstāstīja, mēs pasmējāmies, reakcija bija smieklīgi, forši, super. Šoreiz mans stāsts bija iemests. Pagaidām, es turpinu iepriekšējo. Es iedevu Justīnai iekavās pateikt vēl savu to gadījumu ar joku 62 cilvēkiem, bet stāsts bija par viesmājā ģimenes sajietu. Visu dzīvi tagad pieminēs.
Nu, lūk, un es mēmējā šovā mums visiem dalībniekiem izdalīja garšvielu paciņas, un tev vajadzēja mēmējā šovā mēmi atrādīt, kas tā pa garšvielu ir. Man gadījās pētersīļi, malti, žāvēti. Nu, ja parādīja to ar mēmo mīmu, parādīja, ka pētersīļi, es rādu Nu, tu esi Pēteris, jā, ar sīli jārāda putnus. Nu, kādēļ šķiet, mēs tiekamies tiem radiem reizi 20 gados. Mani kāds zina, kā mani sauc. Nu, labi, es cerībā rādīju uz sevi, es rādu putnus, rādu, ka beigti un ka sarīvēti, samalti. Jā. Uzminēja tie, kas pirms tam paspēja izlasīt manu paciņu, tie arī uzminēja. Es vienkārši glābu radus no pārāk ilgas. Jā, no mana šova izglāba Justīna. Viņa pateica uzreiz, un man nenācās tur ķēmoties, un cilvēki nenogura. Mana garšviela bija kurkums. Ne, kurkuma. Un es parādīju krāsu un tā kā šauras acis. Jo tā ir Āzijas garšviela. Es dzirdēju no radiem komentārus, kas tie par rasistiskiem jokiem. Tu rādīji dzeltens, rādīji acis šauras. Es par to dzelteno nepadomāju. Es tikai par acīm padomāju. Tu pārspļāvi vīra tēvu rasismā. Jā, okay, labi, tas nav viegli. Ja šo klausās radi, tad atvainojiet. Es dzelteno domāju ne cilvēka krāsu, bet kurkuma ir dzeltenā krāsā un nāk no Āzijas. To tu teiksi Līņša tiesas laikā. Āzijas. Lūk, mēs vēl dziedājām arī Prata vētru ar ģimeni. Justīna skaisti dziedāja. Pēteris, jūs neticēsiet. Pēteris mani uzgleznoja. Jā, es uzgleznoju, ieliku Facebookā un norādu. Tā bija Justīna? Daudzi teica, ka ļoti līdzīgi. Es saku, jā, es Justīnu arī zīmēju tieši. Nē, visi zināja, ka es zīmēju Justīnu un vēl saka pa vidu, tā kā ņirgādamies, līdzīgi Justīnai. Es saku, es arī zīmēju Justīnu. Jā. Bet tas bija ar brīvu. Es nezinu, vai vajadzēja likt Facebookā. Jā, bet labi. Izdarīts. Mani uzslavēja pat meistare, kas mūs mācīja zīmēt tajā. Vai tu redzēji, kā tu... Vecīt, ja es jums vadītu meistarklasi un tu zīmēt, tas ir šartie paslēpts. Jā, ja tu redzētu, kā tu citronus zīmēji cilvēki, tad vispār... Es uzslavēšu arī Dāvi, jo Dāvis un arī Aija Pētera māsa, Dāvis mans vīrs. Citronu līdzīgu melonē vai gurķim uzzīmēt. Ne tas, ka bija skaisti, jā, es nesaku, ka nebija skaisti, bet viņi abi divi pirmoreiz dzīvē gleznoja. Nav gleznošana, uzzīmēt ovālu priekšmetu apkārt, dzeltens pa vidu apkārt. Bet būsim reāli, cik cilvēki vispār ir gleznojuši savā dzīvē. Tas pats process ir taču gleznošana. Nav jau obligāti jābūt perfektai gleznai. Ne jau perfektai, bet saprāta robežās nevar ovālu to te zīmēt citronu, pilnīgi ovālu. Bet citroni jau nav vienādi. Jums uz galda bija citroni par paraugu. Jēzi. Bet sveicieni Aijai un Dāvim, tas bija forši, ka jūs gleznojāt. Tā, kurš jums to visu organizēja, kurš to katru tas viss notika? Vecākie radu pārstāvi. Zinu, ka interesanta aura bija tajā visā. Mēs bijām 50-60, gan jau visi arī neatbrauca, jo mēs otrā tikšanās reize ir. Pagājušajā reizē, man liekas, citas kompānijas bija, kuras nebija šoreiz. Zinu, kas interesants ir, mums ir tā Ieva, Ādams un Ieva. Tas zars, no kā mēs visi radāmies, bija dzīvot 1860, 70 gados. Tas ir pirms cik gadiem, jā? Apmēram 200, gandrīz, mazāk pa 200. Lūk, no viņas viss sākās. Un, ja mēs viņu tā kā filmās izdzēšam ārā no pagātnes, mēs visi tie radi, kas bijām tajā viesmājā, pazūdam, izgaistam. Izņemot Justīnu. Justīna arī, jo viņa apprecās ar kaut kādu nūģi, kaut kur alūksnē un dzīvo lauksaimnieku dzīvi, bagātu. Es sapratu. Bet, kas man liekas interesanti, ir izrādās, ka mūsu gan mani radi, gan Dāvija un Pētera, un viņu radi ir no vienām vietām. Kaut kur saknes bišķi krustojās, tāds sajūta bija. Jā. Viņiem ir līdzīgi vārdi. Tur, teiksim, mums arī ir kādreiz bijuši radi Trapenē, un viņus ir saukuši tur Mirdza un Āris. Tāpēc, beigās nenonācāt līdz asinsgrēkam. Jāpapēta. Nē, it kā nevajadzētu būt. Jo man šķiet, ka jūsu pusē Mirdza un Āri, mūs arī vēl ir dzīvi. Nē, vai arī nav.
Līdz grēkam nonāca. Es domāju, nebrauc. Labāk nav ko kužināt to visu. Labāk nezināt. Zinājāt, ka Islandē ir aplikācija. Islandē ir tik maz cilvēku, ka tur viens ar otru ir radi. Zināt, apmēram to faktu. Un ka ir aplikācija speciāli, lai kādā naktsklubā māsīcas ar brālēniem nesatiekas kopā un neizdara kaut ko nelabu. Un ir speciāla aplikācija priekš tam, lai salīdzinātu identitātes un noskaidrotu, cik viņi ir tāli radi. Radi viņi noteikti būs, bet cik tāli. Nopietni tāda aplikācija ir? Kas tā par aplikāciju? Nē, tikko izdomāju. Protams, ka nezinu, viņiem vietējā mēroga līmeņa. Islandē cik cilvēku maz dzīvo? Ap 300,000. Pavisam maz. Ja bļauj, ka Latvija, kas te Latvija, 2 miljoni, kas te ir pat mazāk, tad paskatieties, Islanda pavisam mazi, kaut gan ļoti lepna, varena tauta ar futbolu, savu, ar ko vēl, ar zivīm, ar muzīku, ar bjorku un tā. Lūk, viņiem ir aplikācija, kas identificē radniecību, ir vai nav. Islandē ir 391,810 iedzīvotāji. Es domāju, šis skaidrs katru dienu mainās. Šur tur plus mīnus. Un es domāju, nav būtiski, tas ir tik maz, ka tur 300 vai 390. Tu tālu no dažiem miljoniem, kas arī ir maz. Pareizi. Jā, kā bija tas mans draugs Mārtiņš, neatceros Indijā vai Ķīnā, kur brauc taksiju. Ķīnā, laikam, kad viņš bija stāstīja, ka Latvijā ir 2 miljoni iedzīvotāji, viņš prasīja, kurā viesnīcā viņi dzīvo. Tas ir no tās sērijas, kur Anglijā stomatologi saka, vairs paši sev zobus nelabojiet. Tas ir no šīs sērijas. Visi saprot, ka tā ir muļķība, bet smieties tāpat smējās kā par svaigu anekdoti. Tāpat kā anekdoti arī Ķīnā, kas katastrofa gāja bojā, cik tur 300 cilvēki, nebūtiski zaudējumi. Kaut kā tā, karātavu izstāstīšu karātavu humoru. Noklausījos ļoti pretīgi un fuj. Bijušais miesnieks strādā dzemdību nodaļā. Un viņam lika... Jau izklausās labi. Viņam lika nosvērt jaundzimušos. Un viņš saka, 200 grami bez kauliem. Jā, mana reakcija bija tieši tāda pati. Bet ne kā Pēterim. Es zinu, ko runā. Tie, kas saprot un smējās par karāto humoru, tiem ir augsts intelekta līmenis. Tāpēc es iemācījos šo humoru un izstāstīju plašākai auditorijai. Tie ir vēdiski vecākie cilvēki. Padomā, ka tev ir augsts intelekta līmenis. Ka es neesmu normāls, jā. Skaidrs. Justīna, varbūt tev bija sagatavot kaut kādu stāstu, nevis izprovocēties stāstu. Kur te izprovocēt? GPT tas jau bija nopietna sagatavošanās. Jā, es sagatavojos, izlasīju. Es varētu pastāstīt vienu mazo stāstiņu. Es pirmo reizi braucu pāri Daugavai ar to Līvānu pārceltuvi. Es arī esmu braucis, jā, lēnītēm, jā. Jā, tas tāds tīri plostiņš, darbojas uz troses, jā, bet tas bija vakardien, tā kā tās nometnes ietvaros, bet pirms kāda laika, pirms kādiem gadiem 2, manuprāt, mēs ar Dāvi mums bija kaut kādas darīšanas Līvānos, un mēs tā kā apbraucām aplīti, paskatījāmies, kā izskatās, un mēs braucam, un tur ir tās tā kā zīmes, ka beidzas ceļš, un mēs braucam, un mēs smejamies, tā kā, beigsies ceļš, un tad ir vēl viena zīme, kad par to ziņo, ka beigsies ceļš, un mēs joprojām smejamies, un beidzas ceļš. Jo tas ceļš beidzas un vienkārši sākas Daugava. Jā. Tilts kā būtu bijis, bet vairs nav. Jā. Bet, tas... Cik maksāja tagad prāmis? Es nezinu, godīgi sakot. Kad es braucu, tas bija bija 50 centīmi latu laikmets. 50 centīmi pārcēlājs. Ar mašīnu uzbrauc virsū un tevi pārvērt. Lēni tā. Un tas ir ģimenes uzņēmums. Viņi dzīvo turpat tā kā Sēlijas pusē. Un tur sanāk, tas tēvs bija tas pārcēlājs. Tagad viņa dēls strādā par to pārcēlāju. Kā mēs izklausās vairāk par nevis ģimenes biznesu, pēc ģimenes lāsta izklausās. Nē, tas ir ļoti vajadzīgs darbs. Redz, kā atgriezāmies atpakaļ pie Mielava. Jā. Latvijā ir tikai 2 pārceltuves. Tauris skan. Jā, Latvijā ir tikai 2 pārceltuves, Līgatnē un Līvānos. Bija arī kaut kur pie Jersikas, bet sapratu, ka tā vairs nestrādā. Kas tev vēl bija jauns? Jā, tāds klusiņš šodien esi. Izņemot par šo biznesu, tev ir kas vēl? Ļoti foršs pasākums bija. Dzimenīte dubultā. Māte, meita.
Jā, māte, meita. Jā, redzējām tie, kas Facebookā. socikos, jā. Mana publika. Un zin, kā ir, piemēram, tas pats Robijs Viljams, ja tur tu skaidrs, tu atnāc, ja cilvēks nopirks biļeti, viņš jau ir tava publika, ja. Uz pasākumu tu brauc, ja, tu nezini, tu vari trāpīties, var netrāpīties. Tu nezini, vai viņi nopirka biļeti vai ne uz tevi, ja? Jā, man paldies Dievam, tā kā, es gribu ticēt, ka man pa lielu viņa trāpās. Mana publika pieļauj, ka kur kaut kādos pasākumos, gan jau ir kāds, varbūt, kuram nepārāk patīk, vai tur vēl kaut kā, bet, man svarīgi, lai, kā saka, 99,9% ir apmierināti. Es, protams, pārspīlēju šo skaitli, un šī bija, tiešām mana publika. Mana publika, vienkārši papildinājām viens otru. Foršs vakars bija, lielais baltais lācis bija atbraucis ciemos. Vitolds? Es nezinu, vai tas bija Vitolds. Neatzinās, ja? Neparādījās. Jā, iekšā neredzēju, bet, jā. Tev vajadzēja aerosolu liepos viņam ventilatorā, tad uzzinātu, kas tur iekšā. Es jau teicu, ka nestāviet aiz lāča, viņš tur visu laiku laiž vēju. Tas nebija Vitolda lācis, viņam nav tā sarkanā tāda kubiciņa uz krūtīm. Tā sarkanā sirsniņa, man liekas, viņam bija pieķibināta tieši. Okay. Neatceros, kas bija virsū, bet tas sasaucās ar jubilāres vārdu. Kaut kā tur viņš tur tā daļēji. Tas bija tāds, tiešām foršs pasākums, kas norganizēts bija mājās. Kaut kas man vēl bija par TikToku, par Livdānu es izstāstīju. Kaut ko es vēl tur ieraudzīju, bet tas, savā. Tu pamanīji, ka vairs mēs stirnu neieraugam, kaut kur pazudusi. Starp citu, tu es nepamanīju, bet tā tu pateici, taču, Es šodien vai vakar atcerējos, ka nav redzēta vai psihenē, vai norobežojās nedaudz. Jo viņu aicināja uz pozitīvusu, viņa tā kā piekrita, afišā bija ielikt, un tad viņa atteica, jo viņa nav gatava, vēl zaļa, nav šova, nav ar ko, nav kā. Tā kā viņa jau piedāvājumu sāk birt, bet viņa netiek galā laikam ar sevi. Bet tas ir adekvātuma pazīmē, jo viņa pati saprot, ka tas ir daudz labāk nekā nākt, bet viņai bija laiks sagatavoties. Viņa diezgan laicīgi uzaicināja. Es par to arī saku, viņa nevis paškritika, bet nobijās. Vieglā formā, saku, nobijās. Nervu slodze. Jā, bet viņai tas uzkrita diezgan tā ātri negaidīti. Ja citi, piemēram, tur iet vēl braukā pa ciksim, raksta dziesmas paralēli braukāt pa koncertiņiem lielākiem vai mazākiem, tur skatu izjūti jau pierodokši, tad, man liekas, šis posms viņa izkrita. Viņiem, man liekas, bija TikToks, un krasam pēkšņi te uz rāģiņiem aicina, uz intervijām, te visur aicina. Bet cik es saprotu, viņa aicina, bet neaicina. Es nezinu, atkal minēšu, ka viņu nepārāk aicina, ka viņam, liekas, nebrauc apkārt tur koncertēt. Reāli, ko tu piekoncertēs ar 1-2 dziesmām? Jā, ar vienādām tādām pašām līdzīgām. Nē, tas es pieļauju, ka tas tāds būs, visas būs tādas dziesmas. Man liekas, tas viņa savu stilu tādu ir atradusi. Tas vienkārši tur, kur cits taustās, viņa tur tā vietā, kaut kādas liek tādas. Īsti nav meklējusi, viņai tā sanāca un viss. Kā sanāca, tā viņa gribēja. Kā sanāca, tā gribēja. Par to neņemšos spriest. No otras puses, ja viņai 2 dziesmas, viņa uzaicinājusi kaut kādu tur laiku konkrētu, tā ir. Ja viņa nav gatava, viņa nav gatava. Labāk šoreiz atteikt un kaut kādi ir uznākt gatavai nekā, un pārsteigt nekā atnākt taustīties un nezinu, grūti pateikt, mēs jau insideru nezinām, ja mums būtu kāds paziņas starp. Kaut gan, ja Imants viņu kaut kur ir skaņojis, tas nozīmē, ka viņa kaut kur ir uzstājusies, kaut kur bijusi uzstājusies. Varbūt problēma ciparā. Numeroloģija. Numeroloģija neatbilda. Numeroloģija nebija atbilstoša ar horoskopu zīmē. Varbūt, to jau mēs neuzzināsim. Kas to zina? Varbūt viņai pozitīvs piedāvā pa valti. Viņa tad izdomāja, ka kam man. Bet viņa bija afišā jau iekļauta, kaut ko viņa bija sarunājuši. Saproti, pozitīvsā nav viena skatuve, tur ļoti daudz skatuves. Varbūt viņa bijusi uz kaut kādas tur teltī kaut kādā. Viņa izdomāja, kam man to vajag. Apskatījos viņas TikToku. Pirmkārt, viņa pēdējais TikToks viņai bija 14. jūlijā, un otrkārt viņa komentāros rakstīja par to, ka lēmums par pozitīvus tika pieņemts kopā ar pozitīvus organizatoriem, visu saskaņojot. Nekāds uzmetiens nav bijis, viss laicīgi tika noorganizēts un pareizi izkomunicēts. Otrkārt, skaistie vārdi tie ir. Viņa uzskata, ka kvalitāte ir pirmais un svarīgākais aspekts jebkurā koncerta programmā. Tad Imantam viņa atļāvās lažu dzīt, ko pareizi, Aldi, tie ir skaisti vārdi. Nē, pozitīvs no savas puses norganizēt, viņai visu kvalitatīvi. To sauc kauja pēc. Vienīgais viņai nav šova, viņa saprot, ka viņai nav ko parādīt. Ko viņa nesaprata tad, kad runāja ar pozitīvus uz to afišu vai uz to grafiku, nebet uz to programmu? Vecī, tagad tev izlēma kaut kādi piedāvājumi dzīve. Protams, ka tev gribas visu paķert. Vecī, tā kā man gribas. Pēc tam sāka gatavoties un saprata, ka nevarēs. Tā kā man gribas tolīt, es aizēju uz tolīt. Saprot, mēs esam adekvāti
bagāti cilvēki. Mēs esam Tas refleksējuši. bija atsauce uz neseniem notikumiem. Kādiem? Nesaprotu, tu mēģini attaisnot neadekvātus cilvēkus. Es iekaliņu te kārā un visu laiku no mutes kaut kas izkrīt ārā ēdiens. Nevar šitā te. Viņa kaut ko sarunā un pēc tam sāk domāt. Paga. Viņa piekās un tagad skaistiem vārdiem pēc jau, kad viss ir noticis, kad viņa apčakarē, viņa stāsta, viņa grib būt pozitīva un mēs visi sarunājam, mēs visi nokārtojam, mums viss ir kārtībā. Es neesmu sliktā. Tur jau tas viss message, vai tiešām jūs to neredzat? Normāli es pielāju eļļugunī. Jā, tas ir Tas ir tik acīm redzams, es nesaprotu, kāpēc man tas ir jākošļā jūsu vietā. Mēs jau gājām uz ceļa maizi. Man zobi ir Jā, mēs- labāki. Pēters ir mūsu ceļa maizievu. Mums sakošļājs jau pārstrādājis. Jā, grūti komentēt, bet, labi, bet kāpēc jāpazūd no sociālās telpas? Psihēnē. Tik jau neizskatījās viņa tik neadekvāta. Zina, ar tiem saviem stāstiem, visu, kurus var apšaubīt, arī viss var būt. Šizofrēnija ir tāda lieta, tu izskaties normāls, bet patiesībā ej tu sazini. Vai viņa ir šizofrēnija? Kaut kas tur bija. Tas hiper tā. UHDS viņai, jā, bet šizo arī kaut kas tur bija. Jā, labi, nes viņai sekojas tik daudz līdzi neteikšu. Mēs varam baumas izplatīt vienkārši Jā, tāpatās. kā vienmēr. Mums pamatojumi tam nevajag. Mēs varam izplatīt baumas, to mēs varam, to mēs darām. Muļķi zina, gudrie meklē pierādījumus. Jā, tieši tā. Kad ir Japāna nākošais koncerts? Grūti pateikt, kad aicinās, tad būs. Tur kaut kādi nākošie jāņi. Visi jau aizņemti, tad jau nevar to sastāvu. Visi kaut kur atsevišķi koncertē, nav jau, kā saka. Kas citā ansamblī spēlē, kas swinger klubos braukā par... Kas kaut pa nometnē freelanco, kas vēl kaut ko dara, tā ir grūti jau. Sestdien mēs bijām Radu sajietā, un tajā dienā arī bija Saldu Galaktikai lielā uzstāšanās. Tur cilvēku bija nenormāli daudz. Ļoti daudz. Nenormāli daudz. Man Vitos atsūtīja video, tas bija vienkārši nenormāli forši. Pagaidām, tu nebija senāk. Es nebiju, es upurēju savu karjeru par labu radiem, Radu sajietu. Jā, tu būtu savācies pozitīvs, un šodien pilnīgi citas lietas runāt. Pagaidām, tā kā kaut ko jauc. Es tieši esmu pozitīvs, es izvēlējos pa labu ētikai, saknēm, morālei, nevis merkantīlai slavai un naudai. Jā. Un to neviens neredz, bet, kad es saku taisnību, tad to sauc par negatīvismu. Jūs esat cilvēki, vienkārši parasti cilvēki. Tas labāk nekā būt bauriem. Es tā izteicos. Patiesībā es runāju par bauriem. Tan. Jūs nenovērtējāt manu delikātismu, kur es esmu nokļuvis, par ko man tas viss Nākamajā epizodē. 40. Nākamajā epizodē. Pēteris ir pametis Jā, šovu. pēdējo reizi čatā redzēts 14. jūlijā. Es atcerēju. Kas ir noticis ar stirnu? Pēteris aizgāja meklēt stirnu pa gaitiņiem. Pēteris ir mednieks. Nē, uz psihēni. Staigāja pa gaitiņiem, bļauju stirnu! Es redzēju stirnu. Tad taču savāktu, jā. Un tad mēs apciemojam Nē, jā. Pēteri. Aldis stāsta par to, ka jau savāc un es jau tur meklēju stirnu. Jā. Tur ir mūsu stāsts smieklīgais. Ceļamais varbūt. Es ātri pastāstīšu vienu stāstu. Protams, Es atcerējos. iekarsi, jā. Apetīte rodas ēdot, stāsti rodas runājot. Pēc esmu izgriezījis. Es nekad dzīvē nebiju noskatījusies nevienu latviešu šovu, un tad es aizgāju ar Dāvidu ciemos pie draugiem. Kā tā ne, koru kari? Ai, nē, tas neskaitās. Jau neskaitās. Nē, tos Atkal es esmu ne tas, jā. primitīvos šovus, tur karsti krētā, mīla meklē kemperi, sievu. laukusēt, es skatos katru sezonu. Tas nav primitīvais. Tas nav primitīvais, tas ir ļoti To augstas ar babiņu kopā kvalitātes. skaties, jā, Nē, ar jā. babiņu kopā es zibeni skatos. Nezinu, par ko tu runā. Pirmo reizi dzirduši to visu sarakstu. Es nekad neskatījos. Man likās Jā, tik primitīvi un tik jā. briesmīgi. Un tad mēs ar draugiem tā kā ieslēdzām. Viņi saka, paskatieties, mēs skatījāmies pirmo sezonu, paskatieties otro.
Un mēs 3 vakarus pēc kārtas vienkārši viss, ko mēs darījām, bija pēc darba tikāmies un skatījāmies latviešu šovu Mīla Kemperī 2. sezonu. Nu, tā kā man tā ievilka, es teicu, nē, es neskatos tur latviešu šovus, un tad kaut kāds 3 vakarus pēc kārtas mēs tur likām likames, kurš tur būs ar kuru kopā, kurš tur pametīs, kuru mēs gribam, lai viņš aiziet un kurš tur atgriežas. Jā, bet par to iet runa, ko jūs domājat, muļķi taisa tās šovs, viņi tā jau viņas arī taisa, lai cilvēks pievilkt un skatītos, viņiem jau vajag galvenais, lai tu pirmo, viņiem vajag tik dabūt tevi uz kādu 1-2 sērijām, tālāk tu jau esi viņu rokās. Bet es mēģināju skatīties slavenības bez filtra, un tas bija, šis būs jāiztulgo, tas bija cringe. Mēs ar Dāvi sakam kringe. Tas bija vienkārši. Vācu valodā kringe? Norga. Tas bija tik nenormāli kringe, ka es netiku līdz pirmās sērijas pusē, man liekas, es izslēdzu ārā. Es vienkārši nevarēju skatīties. Tā ir inside jociņa, jā? Jā, protams. Jā. Ģimenīte. Tāpēc, ka slavenību filmē cilvēkus cipa dzīvē. Tu kaut cik jau, protams, tie producenti tur provocē kaut ko vai ir sarunāts, ja davai tevi par to vai šito, bet tur jau kaut kādas tās ierobežotas iespējas. Tur, kur tu esi slēgtā vidē, tā kā Mīla Kemperī, tur jau skaiti, tur iekurbulēt nepajokam. Jā. Neskatieties latviešu šovu. Es kā realitātes šovu dalībnieks jums to saku, bijušais. Okay. Kā saka, es nelepojos ar šo pieredzi, bet man viņi ir pret manu gribu, var teikt. Kurā šovā tu biji? Tev ir zvaigznes. Tur gulēja pa naktī, jā, dzīvoja tajā. Jā. Tas ir kā okartas skatuves? Jā. Nu, nē, tur okartas skatu bija ar dziedāšanu. Mēs bijām tā kā, es nezinu, vispār to, es to beigās tā nesapratu to message. Mēs varam kaut kur viņu noskatīties? Es ceru, ka nē. Man liekas, tur viss sadega kaut kur, nē. Man liekas, ka nevar nekur. Paldies Dievam. Ja pameklēšu. Ja es pameklēšu? Nē, kaut kur, kaut kādas drupačas tur var atrast, bet pa lielam. Paldies Dievam, tas viss ir kringe. Tā kringe ir kaut kur pazudus, kaut kas tur neaizgāja, kāds bankrotēja uz tā šovu rēķinu, man liekas. Jo, jā. Nu ko? Dargie draugi. Mīļie draugi, man bija nenormāls prieks būt ar jums kopā šodien, šajā epizodē. Tu gribi uz toleti? Aldi, halo! Es jau gribēju noslēgt, bet labi, cik varbūt Pēters noslēgs. Mīļie draugi, man bija nenormāls prieks būt kopā ar jums šajā epizodē. Neizklausās kaut kāds. Man bija nenormāls prieks. Ar pēdējo elpas vilcienu. Vienkārši nenormāls. Nu, Pēteri. Esiet cilvēki. Tiešā nozīmē ne jau. Šoreiz tiešā, jā. Nesiet, bet esiet. Nekad neesat bijuši, bet atkal jau, kā saka. Es atcerējos sūdzības stāstu. Nu, izstāst. Stāstīs sūdzības. Jubilējas raidījums tomēr. Jā. Šis ir jāpastāsta, cik mums jau ir. Visu jau nav. Es tāpat pati klausīšos, nu tā kā mēs varam divas stundas. Jā. Braucu, es neatceros, kur nav arī svarīgi, kur man Dāvis parasti lamāk, es pārāk garus ievadus taisu stāstam, stāstu to, kas, nu tā kā jums pat neinteresē. Nu, jums neinteresē, kur es braucu, bet es jums pastāstīšu, kur es braucu. Jums pat neinteresē, ka tu brauci. Jā. Bet, nu, lūk, braucu es, nu, kā tie, kas ir no Rezeknes, noteikti sapratīs, no Viedas virzienā uz centru un vajadzēja man uz Circle K. Un sanāk, ka tā kā ir tā mašīna, ir kaut kādas 4 mašīnas, kas jau ir pie Luksafora, tad esmu es un starp mani un šīm 4 mašīnām ir viena mašīna, šoferis, kurš ļoti nepacietīgi gaida iespēju tā kā, tikt visiem priekšā, izbrauc caur pieturu, apbraucot šīs 3 mašīnas. Tā kā netiek cauri, un es domāju, nu, tā kā vecītis tevi nelaidīšu, tu tā kā izspraucies cauri. Tas nebija, ka viņš tur apstājās vai tā kā piestāja, viņš vienkārši izbrauca cauri, lai tiktu priekšā tā kā pārējām mašīnām. Viņš to autobusu saucam apbrauc apkārt, ja? Jā, nu pa autobusu to tā kā pieturu, un es domāju, nu, tā kā vecītis tevi nelaidīšu, nu, kāds sakars. Un es tā kā braucu viņu nelaist, un viņš man izspraucas vienkārši priekšā. Nu, what the fuck, kam tā darīt? Tas nebija lamavārds. Angļu vārdi neskaitās lamavārdi. Labi. Bet pats viss tas tā kā neveiklākais brīdis bija, ka es viņam uztaurēju, un pēc tam man vajadzēja stāvēt viņam aiz muguras rindā, kamēr es, man liekas, kafiju pirku, bet jā, es viņam stāvēju aiz muguras, un tad tā kā mēs izgājām ārā, es iekāpu savā mašīnā. Viņš tā kā noskatījās, bet es viņam neko neteicu, un viņš man neko neteica, bet es biju tik dusmīga, ka es uzreiz piezvanīju Dāvītim
viņam izsūdzēju savus grēkus. Kā man bija? Es braucu no Daugavpils šodien, jau apdzīvotā vietā, neatceros spogi vai kas tur pirmie ir no Daugavpils puses, ka brauc uz Rēzekni. Jā, un viens brauc apdzīvot. Jā, variet saukt visus tos kaut kur tur. Māļinova. Jā, visas vietas, jā. Malta. Jā, apdzīvota vieta, un cilvēks brauc uz 48 kaut kur. Tas ir tik mokoši, tas ir tik pretīgi. Tu aiz viņu velsies uz 47 apmēram, tā, lai neieskriet pakaļā. Un kā apdzīvota vieta beidzas, tad viņš sāk uzraut nedaudz tā lēnām, sāk tos 85 sāk braukt. Tas ir, es savu pateicu sāpīti. Paskatījās uz mani ar šķību aci. Es tāds jūtos nērti, man nav pat par ko pasūdzēties. Jūs tur Rīgā visi uz 60 skrienat, es zinu jūs. Te visi adekvāti brauc, jā. Nē, es baigi pa nedēļu nebraukāju, godīgi. Man ir, pasākums atpakaļ, pa nedēļu ļoti maz man tas sanāk. Uz vietas grozīties. Mīļie draugi, ceļam aiziet. Esiet adekvāti. Brauciet lēnām pār tiltu, draugi. Nebrauciet lēnām. Netraucējiet citiem sabiedrības locekļiem. Ceļu satiksmes dalībniekiem. Iekļaujieties plūsmā. Esiet adekvāti gan pie stūres, gan kopumā savā Cilvēki bieži ļoti nekaunīgi viršos nostāties nav kur, un cilvēks stāv tā kā pa vidu, neievērot pozīciju, līniju. Un man tur nācās pa bardūru tā riteņus skrāpēt. Un tāpēc, ka viņiem vienkārši ērtāk, un viņš nedomā par citiem, viņš domā par sevi, un tie pretīgie cilvēki, un tie ir bauri točna. Es jums iztulkošu bardūru, tā ir apmale. Apmale, jā, un es mašīnai diskus skrāpēju, riepas skrāpēju, tāpēc, lai es varētu piebraukt tajā vienīgajā brīvajā stāvvietā. Un tur tāds mietpilsonis sieviete tāda 45 gadu, suns sēž šķirnes, un vīrietis staigā pāri, noparkojušies, viņiem viss ir labi, viņiem viss ir kārtībā. Nāk prātā tikai viens sabiešām, mīļi draugi, cienīsim viens otru, un īpaši Pēteri. Nē, ne īpaši, nedodiet iemeslu, nekaujies. Ja jūs negribat tapt apspriesti podkāstā, esiet uzmanīgi sarkano Fordu tūmu. Es ar Opeli braucu melnu. Es neesmu tik sīkumains, es neiešu tagad podkāstos savu sāpju tur cilvēkus tur nolikt. Nē. Jā, priekš kam? Tas tā nav. Tas neko nedod, neko nemaina. Priekš tam ir citas sociālās vietnes. Priekš tam ir meditācija, piemēram, gleznošana. Vai dziedāšana. Jā. Justīna nosauc savus mīļākās nodarbes. Dziedāšana, gitāras spēlēšana. Bungu spēlēšana. Gleznošana, nervu spēlēšana. Podkāsterēšana, jā. Es domāju, pie šī mums varētu likt traknu punktu. Jā, es jau 3 ceļamais minēju šodien. Vesels maizes veikaliņš. Vēl tik buri vārdiņš. Atā. Skaistāk vairs nevarēja būt. Bučas. Brazil, Morocco, London to Ibiza, straight to LA, New York, Vegas to Africa. Oxymoron.